Stop! Tu nezini, ko atkal dāvināt. Skaties līdz galam un uzzini, kādas dāvanas tiešām cilvēki novērtēs un būs sajūsmā un viņas nedāvinās tālāk. Cilvēkiem dzimušiem 7., 16. un 25. datumā visvienkāršāk, viņiem patīk viss. Bet, ja drusku niansētāk, ja pieņemsim, tas cilvēks sporto, ļoti novērtēs jebkādus šos sporta elementus, atbilstoši savam sporta veidam vai abonementu sporta zālē. Savukārt, ja tas cilvēks ir aizgājis vairāk tajā garīgajā ceļā, tad grāmatas, garīgā literatūra, kaut kādas konferenču apmeklējumi par šīm tēmām arī būs ļoti piemēroti. Cilvēki, kuri ir dzimuši 8., 17. un 26. datumā, tie ir praktiķi un novērtēs jebkādas praktiskās lietas, kas palīdz padarīt dzīvi vienkāršāku. Blenderis, fēns ar augsto gaisu, tur matu panna vai kaut kāds multibārāmais katls, jebkas praktisks, vai vienkārši nauda. Un tad viņi varēs paši izvēlēties. Nu, un cilvēki, kuri ir dzimuši 9., 18. un 27. datumā, tie ļoti novērtēs atkal emocionālas dāvanas, grāmatas, austiņas, kurās viņi var klausīties savus mīļākos podkāstus, labdarības pasākumus dažādus. Saglabā šīs idejas, lai tās var izmantot gan šogad, gan nākamgad un uz katra drauga dzimšanas dienu.